pilnā diena, rīts. Nu, otrais rīts jau Zanzibārā, bet reāli pilna diena. Mēs esam pēc brokastīm jau nedaudz iesvīduši. Šeit foajē sēžam. Labrīt! Nu, kāda tavu iespēja stāsti? Esmu bijis daudzās Āfriku grāmatu veikalos, bet šādi iespēja, tas unikums iesaku visiem braukt un baudīt sajust. Jo tiešām dvēsele lido. Nevis no Āfrikas informācijas, bet no Āfrikas skatiem un karstuma pēc skaistu svīstu. Jā, tiešām pirmie iespēja ir ļoti labi. Nu, redziet, kad mēs gatavi sportisti Zanzibārā. Protams, neviens nav atcēlis 8 rīta rosmi, treniņus, kamēr citi jau sauļojās, redziet, smuki pie basēna. Tikmēr mēs smuki ejam uz trenežieru zāli, Jānis spēlē kokosu. Spēlējas ar kokosu, nevis spēlēja kokosu. Redziet, cilvēki jau sauļojās. Oi! Ceļš uz pludmali, nē, bet uz sporta zāli. Protams, ka gribētos jau gulēt pludmalē šobrīd. Te ir masāžas centrs. Es domāju, ka mēs atnāksim arī uz masāžu, vismaz vienu. Obligāti. Tā, dodamies. Nu, par to, ka ir silts, gan jau, ka nav jāstāsta, to jūs saprotiet. Te ir vēl kaut kāds spā centrs. Un... Nē, tas ir arī spā centrs. Un kur tad mums ir fitnes centrs? Nu, tepat arī bija fitnes centrs. Taču pagaidām te ir uz spā. Neviens mūs negaida. Varētu jau iet iekšā sākt trenēties. Nu, lūk, kas tad mums ir trenežera zālē? Varam mīties, varam skriet. Jānis nevar izlēmt smaguma centru. Varam nedaudz bicīšu. Šeit mēs varam soļot un airēties laikam. Kandiška strādā. It's me. No sākuma vajag izsildīties. Jaunais cilvēks.